ķermeņa deja. Lai uzsāktu kustību, atrodiet ērtu pozīciju, sajūtiet pēdas, kā tās saskaras ar zemi. Atbrīvojiet ceļus, tos viegli saliecot. Sajūtiet savu elpu, bez vajadzības kaut ko mainīt. Ļaujiet tai būt tādai, kāda tā ir. Pievērsiet uzmanību savai galvai un kaklam. Lēnām pagrieziet galvu pa labi un pa kreisi, atkārtojiet to pāris reizes katrā virzienā. Lēnām nolieciet galvu uz leju, paceliet uz augšu, līdz ieraugāt griestus. Atkārtojiet to vēl pāris reizes. Pēc tam nolieciet galvu uz leju un apļojiet kaklu no vienas puses uz otru. Atkārtojiet to pāris reizes. Dziļi ieelpojiet un izelpojiet. Sajūtiet savas galvas svaru. Ļaujiet tai kustēties brīvi un vadīt ķermeni kustībā. Vērsiet uzmanību tur, kur ir vērsts jūsu skatiens. Atbrīvojiet žokli, ja rodas vēlme žāvāties, dariet to. Pārvirziet savu uzmanību uz pleciem. Izapļojiet plecus dažas reizes uz priekšu un atpakaļ. Vai tie ir saspringti vai brīvi? Jūs varat noapaļot savu muguru un izstiept rokas uz priekšu. Brīvi izkustiniet savus plecus. Kā pleci var vadīt jūs kustībā? Esiet ieinteresēti un ļaujiet tiem jūs vadīt. Tagad sajūtiet saikni starp jūsu pleciem un elkoņiem. Tālāk virziet savu uzmanību uz elkoņiem. Sajūtiet savus elkoņus atslābinātus un brīvus. Kā elkoņi var vadīt jūs kustībā? Kustības var būt vieglas un plūstošas, vai aktīvas un enerģiskas. Pieskaņojieties kustības plūsmas ritmam, vadoties no jūsu enerģijas līmeņa. Virziet uzmanību uz savām rokām un roku pirkstiem. Atbrīvojiet rokas un pirkstus, tos viegli izpurinot. Tagad pievērsiet uzmanību savai labajai rokai. Tā vada kustību, un jūsu ķermenis seko tai. Iztēlojieties savu roku kā ložņājošu vīteņa auglu. Tā virza jūs pa labi, tad pa kreisi, uz priekšu un atpakaļ. Turpiniet vadīt kustību ar kreiso roku,
Jūsu kreisā roka veido apļveida kustības visapkārt telpā, un jūsu ķermenis seko kustībai. Tagad jūs varat iesaistīt kustībā abas rokas vienlaicīgi. Tās liek jums kustēties dažādos virzienos, līmeņos un tempā. Tagad virziet uzmanību uz mugurkaulu. Sajūtiet sava ķermeņa vertikālo asi. Dziļi ieelpojiet un izelpojiet. Ļaujiet elpai palīdzēt atrast sava mugurkaula deju, joprojām jūtot vertikālo asi. Jūs varat kustēties kā dzīvnieks, brīvi, dabiski, atslābināti. Sajūtiet kaklu, muguras vidusdaļu, lejas daļu, krustu daļu un astes kaulu. Ļaujieties dejai ar visu savu ķermeni. Virziet uzmanību uz saviem gurniem. Ļaujiet tiem atslābināties, izapļojiet tos. Pievērsiet uzmanību iegurnim, veicot rotējošas un apļveida kustības. Sajūtiet iekšējo plūsmu. Ļaujiet saviem gurniem dejot. Sajūtiet, kā kustības plūsma savieno gurnus ar ceļgaliem. Pievērsiet uzmanību uz saviem ceļiem. Sajūtiet, kā tie vēlas kustēties. Kustības var būt lēnas un vieglas, bet tās var būt arī aktīvas un enerģiskas. Sajūtiet impulsu, kas jūs ved vai nu vienā vai otrā kustības virzienā. Jūs varat sākt ar lēnām kustībām, pakāpeniski tās padarot arvien enerģiskākas. Sekojiet saviem ceļiem dziļāk to dejā. Virziet savu uzmanību uz savām pēdām, sajūtiet tās iezemētas, sajūtiet savus papēžus un pirkstgalus. Pārnesiet savu svaru uz dažādām pēdas daļām, saglabājot līdzsvaru. Apzinieties, kā ir ļauts savām pēdām kustēties dažādos veidos. Ļaujieties savu pēdu dejai. Pievērsiet uzmanību, kā jūsu pēdas saskaras ar grīdu. Salieciet ceļgalus un izpuriniet ķermeni. Ja jums rodas impulss, atbrīvojiet balsi. Pievērsiet uzmanību savai elpai. Tagad palēniniet savu kustību. Ja vēlaties, varat izstaipīties. Atgriezieties miera stāvoklī, sev ērtā pozīcijā.
Vērsiet uzmanību uz sevi un savu elpu. Atslābinieties. Tagad virziet savu uzmanību no iekšienes uz ārieni. Jautājumi pārdomām. Kā jūs jūtaties? Kuras ķermeņa daļas bija visgrūtāk iesaistīt kustībā? Kuras ķermeņa daļas bija visvieglāk iesaistīt kustībā?